Čau, šis video būs par sociālu apu, kā rodas pati peļņa, kā šeit var nopelnīt. Tātad ir pirmais aplis. Mēs rekur pieregistrējamies, tas esam rekur mēs, kad iestājāmies šajā projektā. Un šis piemērs būs ar 5 cilvēkiem. Tas ir tāds optimālākais, lai ātrāk varētu sasniegt tā kā šeit panākumus. Mēs pieņemsim rekur pieregistrējam, tur nezinu Jāni, Andri, tur Annu un vēl tur 2 draugus. Nu, kopā 5 draugi. Šie visi draugi sastāda to pirmo apli. Tālāk. Kopā mums rekur, iznāk tie 5 draugi. Un tie ir $15, jo par katru draugu maksā $3. Tie ir draugi, kurus mēs paši privāti uzaicinām. Tad jau nāk ir otrais aplis. Tie jau būs cilvēki, partneri, kurus uzaicinājuši jau jūsu draugi. Pieņemsim, te arī mēs ņemam, ka katrs uzaicināja šīs cilvēks pa 5 draugiem. Tātad te tur 5 draugi, tad tur nākamais uzaicināja arī 5 draugus, 5 un arī 5. Un kopā mums jau iznāk 25 draugi apakšējā. Ieskaiti, tas ir otrajā rindā, otrajā aplī. Un kā katrs uzaicina pa 5. Tie jau mums sanāks $40, jo par draugiem, kurus uzaicina jūsu tā kā partneris, jūsu privātais, par šiem maksā man pa $1. 25 draugi, tie ir $25, plus rekur šie 15. Kopā sanāk 40. Kā jau minēju, te būs piemērs, ka katrs uzaicina pa 5 cilvēki, jebkurš partneris, kas iestāja šajā projektā, lai uzaicina katrs pa 5 cilvēki, tikai pa 5. Šis piemērs būs. Tad jau iet trešais aplis. Tie jau ir draugi, kurus uzaicinājuši no otrā apļa. Un par šiem arī maksā $1. Tas ir par visiem tālākajiem maksās pa $1. Tātad, rekur te jau būs uzaicināt arī pa 5 draugiem no tās grupas. Te jau kopā iznāks 125 draugi. Tā kā 25 reiz 5, iznāk 125. Naudas summās tas būs $165. Tad jau ir 4. aplis, arī katrs uzaicina tas cilvēks no 3. apļa pa 5 draugiem. Kopā jau būs 625 draugi 4. aplī. Tas ir 4. aplī būs 625. Bet kopā tas būs pa 4 apļiem, jau būs 790 apmēram draugi. Tie būs arī $790. Tas ir man nāk. Laikam, sapratā to pašu jēgu, ka man rekur esmu es, man maksā par šiem draugiem man maksā, par šiem draugiem maksā un par šiem vēl man draugiem maksā. Šim manam partnerim maksā par šiem un par šiem. Tā kā šim par šo maksā. Un tālāk jau iet, kā minēju, par cilvēkiem, kurus jūs pats privāti uzaicināt, par to katru maksā $3. Tas ir katru mēnesi. Par visiem pārējiem, kurus uzaicinājuši jūsu draugu draugi vai draugu draugi, tad par tiem jau maksā pa $1 katru. Tad jau iet 5. aplis. Pilnīgi notiek tas pats. No 4. apļa visi aicina, tur arī katrs pa 5 draugi. Katrs arī pa 5 draugi no 4. apļa. Un beigās jau jums iznāk 5. aplī 3125 draugi. Tas ir ļoti, ļoti daudz. Tie naudas summā būs pa visiem 5 apļiem kopā jau $3915. Gandrīz 4000. Tad jau vēl ir 6. aplis. Pilnīgi pa tādu pašu schēmu arī katrs aicina pa 5 draugi. Un beigās 6. aplī jau mums iznāk 15625 draugi. Naudas summās pa visiem 6 apļiem tas jau būs gandrīz $20,000.
Varbūt tas liekas jums, ļoti liela nauda, nereāli, tas nav nereāli viņu tā kā iegūt, bet padomājiet, 5, kad mēs iestājāmies šajā projektā un uzīcināt 5 draugus, tas ir pilnīgi reāli, un to var izdarīt ļoti ātrā laikā, pat nedēļas laikā, jo katram cilvēkam ir vismaz kaut 5 draugi vai paziņas, vai arī kaut nepazīstamus cilvēkus var atrast, kuram varbūt ieinteresētu šis projekts, un tāpēc es domāju uzsākt tā kā, kas mūsu komandā pievienosies, tad tā kā noteikumu uzlikt, ja tu pievienojies mūsu komandai, lai vismaz kaut mēneša laikā, lai uzaicini 5 draugus, lai mūsu tā kā šī ķēde attīstītos ļoti ātri un lai visi gūtu lielus panākumus. Jā, tā kā īsumā tas būtu viss, cerams pašus tā kā sistēmas schēmu esat sapratuši, no kurienes rodas nauda. Un jā, kā jau iepriekšējais video minēja, ka mēneša maksa šajā projektā ir 9 eiro. 9 eiro, jo no tiem 9 eiro tiek maksāti tām visām, uz tiem visiem 6 apļiem. Tāpēc, ka pats projekts, tā pati sistēma, kas izveido šo projektu, pelna diezgan minimālu summu no katra cilvēka. Tie nav tie $8, kā to, vai tie 8 eiro, kā pārsvarā domā cilvēki. Drīzāk, eiro. Tāpēc domāju, ka esat sapratuši, un es ieteiktu, pamēģināt, jo 9 eiro, ja kaut nesanāk, vai kaut kas neiet tā kā vajag, 9 eiro pazaudēt, tas nekas traks nav, jo mūsdienas tas 9 eiro tur var iztērēt, dienas laikā dažādos sīkumos. Jā, ja kādi jautājumi, tad droši rakstiet un visu paskaidrošu un parādīšu katram privāti un apskaidrošu jautājumus. Paldies par uzmanību, jauku vakaru!